Labs vakars, veselības draugi! Ar šo tēmu esmu pazīstama jau gandrīz 25 gadus. Mums šodien tēma par ūdeni. Mans vārds ir Aija Vingra. Un tad, kad es uzsāku šo veselības ceļu, mana veselība nebija labākajā stāvoklī, varētu teikt. Bet pats galvenais, ko es meklēju, tas bija palīdzību vienam no saviem bērniem, kuram bija iesākusies kaulu problēma, osteoporoze. Daktari neko nevarēja palīdzēt, un tad, kad mani pasauca paskatīties video Jolanta, es tur ieraudzīju to tieši diagnozi šajā video par ūdeni. Un es pieķēros kā pie salmiņa, jo citas, kā saka, man cerības nebija. Un, protams, mēs savedām kārtībā gan bērnam veselību, gan paši. Es turpināju mācīties, un man tas ļoti viss interesēja. Un tāpēc es dalos ar cilvēkiem, un arī šoreiz dalos ar tevi. Tātad sākam prezentāciju. Tā es viņu nosaucu pareiza ūdens dzeršanas kultūra. Mūsu veselība, kas tad tā ir? Veselībā jau nav nekāda vecuma. Tā faktiski tiek noteikta tīri subjektīva un ir sadalīta starp orgāniem un sistēmām. Tātad cilvēks faktiski sastāv no 12 sistēmām. Šīs sistēmas no orgāniem un orgāni no audiem un audi no šūnām. Un te vēlreiz mēs redzam, ka šūna, audi, orgāni, 12 sistēmas, un tas esam mēs, cilvēks. Tātad tā ķēdīte nemaz tik gara nav, lai viņu saprastu. Bet mūsdienu medicīna ir faktiski tikai orgānu un sistēmu līmenī. Tur neskatās tālāk ne iemeslus un nemeklē šūnā iemeslus, tikai skatās, kur kādam orgānam ir problēma. Toties mūsu kompānija Coral Club strādā tieši šūnu līmenī. Ja mēs dodam šūnai ūdeni, pareizu ēdienu un attīram, tad šūna būs vesela, un līdz ar to šī ķēdītē noslēgumā mēs cilvēki arī būsim veseli. Jā, pazīst medicīnā 300 000 dažādas saslimšanas. Un, protams, medicīna arī strādā, un var teikt, ir saražojusi 2 tik vairāk medikamentu. Bet man tāds jautājums, vai mēs slimojam mazāk? Man liekas, ka tā nav. Mūsu šūnas faktiski noārdās nemanāmi. Kāpēc viņas noārdās? Tāpēc, ka mums ir nepareizs dzīvesveids, un tas jau nav uzreiz pamanāms. Patiesā slimība slēpjas tieši simptomos, kas faktiski ir attiecināmi uz vairākām slimībām, kā piemēram simptoms varētu stress būt, nogurums dažādiem orgāniem. Ja tur ir kaut kas slims, tādi simptomi varētu būt. Tātad neveselās šūnas mēs praktiski viņas neredzam. Un sākas šo šūnu noārdīšanās. Arī neveselos orgānus iekšēji mēs neredzam, tikai jūtam, ka tur kaut kas nav labi. Un slimība rodas un parādās kaut kādi simptomi. Veselība sākas ar šūnu, un man ir priecīga ziņa, ka šūnas mūsos atjaunojas, un visas pilnībā no 7 līdz 12 gadu laikā ir jaunas šūnas. Tātad šūna apvienojas ar audiem, audi ar orgāniem, orgāni ir orgānu sistēmās,
Un kopumā tas ir mūsu organisms. Un te lūk ir redzama tāda tabula. Šūnu atjaunošanās ātrums. Nu, piemērus dažus nosaukšu. 3-4 mēnešu laikā atjaunojas asinis. Aknas atjaunojas no 5 mēneši līdz apmēram 1,5 gadam. Zarnu gļotādas atjaunojas 2 līdz 5 dienās. Un kauli, nu jā, protams, tie visilgāk, apmēram 10 gadu laikā. Tātad šajā tabulā jūs redziet, ka visas šūnas praktiski atjaunojas. Tātad pēc 10-12 gadiem mēs esam jauns cilvēks, tikai mēs to neredzam. Ārēji mēs it kā esam tie paši, bet šūnas ir atjaunošanai. Kas tad šūnai nepieciešams? Hidratācija, tas ir ūdens, attīrīšana, barošana un aizsardzība. Praktiski tie ir visi vienkārši soļi. Sākam skatīties, ko mēs ēdam, ko mēs pērkam veikalā un ko mēs dzeram. Ja? Pievēršam tam uzmanību. Te ir redzama tabula, kur cilvēks sastāv 70% apmēram no ūdens. Maziņš bērniņš, kad piedzimst, viņš sastāv 90% no ūdens. Un es to nosauktu tā, kā vīnodziņa. Tad tantiņa 70-80 gados par vīnodziņu nenosauksim. Tā būs rozīnīte. Tātad mūsu dzīves process ir izžūšana. Un tikai dažus nosaukšu, ja, smadzenēs ir 80% ūdens. Asinīs 90% ūdens. Un, piemēram, kaulos arī ir 10% ūdens. Tātad praktiski mēs esam staigājošs akvārijs. Mūsos ir ūdens. Tikai ir ļoti, ļoti svarīgi, kāds ir šis ūdens. Vai tur ir tīrs, vai kādu ūdeni mēs vispār lietojam. Tātad ūdens ir mūsu dzīvības avots. Tas piegādā barības vielas šūnām. Tas attīra no toksīniem visus ūdenī šķīstošos toksīnus, palīdz kontrolēt svaru, ja? Regulē temperatūru, palīdz sirdsdarbībai, palīdz kaulu sistēmai. Tātad viss ir saistīts praktiski ar ūdeni. Bez ūdens mēs neko nevaram. Ja mēs, piemēram, arī ēdam vitamīnus vai minerālus, mums taču arī ir jādzer ūdens un dzīves ūdens, lai viņš aiznestu to visu. Tātad te ir 5 veselības koncepcijas tēzes. Tātad veselība ir ļoti svarīgs resurss. Organisms, protams, nav ļoti vienkārša sistēma, jo to ir radījis filigrāni Dievs, un mēs neesam tikai organisms, mēs esam arī gars un dvēseli. Ja? Tātad veselība sākas no šūnas. Šūnām ir vajadzīgi, mēs jau iepriekš redzējām, tātad ūdens, attīrīšana, barošana un aizsardzība. Un vēl viena ļoti svarīga lieta, kā mēs pie tā pieejam, cik pozitīvi mēs domājam, cik ļoti mēs gribam kaut ko mainīt savā organismā. Un te lūk ir tas akvārijs. Mēs esam kā staigājošs akvārijs, kur peld mūsu šūnas. Šajā gadījumā redzama zivtiņa. Kas šai zivtiņai ir vajadzīgs? Tātad tā ir vajadzīgs akvārijs, mums ir arī ķermenis, jā. Tā ir vajadzīgs ūdens. Sliktā ūdenī, es domāju, zivtiņa drīz būs ar vēderu uz augšu. Caur šo ūdeni mūsu šūnas, jeb zivtiņa šajā gadījumā, saņem skābekli, caur šo ūdeni arī attīrās. Un caur šo ūdeni viņa saņem arī šūnu barību. Un šis akvārijs ir kā aizsardzība. Te lūk ir redzams, ka faktiski cilvēks var dzīvot 120 gadus. Vēlāk, ja viss kārtīgi izdosies, man ir sagatavota neliela filmiņa. Tātad šajā gadījumā te ir redzams mūsu
korāli maina mūsu dzīvais ūdens, un augšā ir redzama baterija. Tas ir, tad mūsu organisms ir kā arī baterija. Mēs jau zinām, ka telefonam izlādējas baterija. Ko viņi dara? Uzlādē. Tad mums ūdens, dzerot dzīvu ūdeni, mēs uzlādējamies. Šeit ir redzami caur lielu mikroskopu sasaldēts ūdens. Kāda struktūra ir ūdenim, ja? Krāna ūdenim nav praktiski nekādas struktūras. Kad viņu redzam, ja? Tad korālmaini ir kā sniegpārslimi. Ko tas nozīmē? Strukturēts ūdens tiks katrā tavā šūnā. Šeit ir vēl viens mērinstruments, man arī tāds ir, kas izmēra faktiski dzīvu vai mirušu ūdeni. Viņš saucās oksidēšanās, reducēšanās potenciāls. Ja? Te ir skala tieši par šo. Tātad ar pluszīmi, tas ir nedzīvi dzērieni, pieņemsim, gāzēti. Viņi ir ar plusiem, lieliem plusiem. Krāna ūdens ir ar plusu. Un tas nozīmē, ka mēs dzeram ūdeni, bet mēs nedabū šūnas padzertas. Ja? Vēlāk būs rezultāts tieši par šo. Un pa labi mēs redzam ar mīnus zīmi. Tātad dzīvsūdens, kas iekļūst mūsu šūnās. Nākošais mērinstruments ir lakmusa papīrīts. Un te mēs redzam skala, ja? Tātad dzeltens līdz zils. Ja? Ko tas nozīmē? Dzeltens tā ir skāba vide. Mēs katrs varam iegādāties lakmusa papīrīti un pamērīt savas siekalas. Un mēs redzēsim, vai tās ir skābas, vai tās ir sārmainas. Ja? Ja mēs ēdam cukuru, baltos miltus, ētiķi, gāzētus dzērienus, žāvējumus, marinējumus, tad mūsu vide saskābinās. Un tad mēs redzam augšā skala ir no 1 līdz 14. 7 ir neitrāls. Ja? Mūsu asinis, siekalas, limfa ir viegli sārmainas. Ja? Tad viņas uztur šo sārmaino vidi. Vidēji 7,45. Un te ir redzams, ka pH līmenis 7,1 nokrītās. Mēs vairs neesam starp dzīvajiem. Tātad asinis tura šo buferi, lai tās būtu sārmainas. Tad, kad tās saskābinās pārlieku, tad lūk, tas koridors atkal ir maziņš no 7,43 uz 7,1. Nu, protams, mūsu organisms atkal ir gudri uztaisīts. Mēs nenomirstam uzreiz, kad mēs dzeram tur kaut ko vai ēdam, jo Dievs ir radījis, lai mēs uzreiz nenomirstu. Tātad mums ir sārmainie minerāli, kalcijs, nātrijs, kālijs, magnīs. Un organisms ņem asinis ņem, kā saka, no organisma šos minerālus no kauliem, no locītavām, no zobiem, no cīpslām, no matiem, no sirds, lai faktiski tās asinis uzturētu sārmainas. Un jau 1931. gadā vācu bioķīmiķis, fiziologs, Nobela prēmijas laureāts pierādīja, ka sārmainā vidē vēža šūnas nespēja attīstīties. Tātad mēs saprotam, jo sārmaināka vide, jo mēs tiksim pasargāti no šīs slimības. Un ne tikai no šīs. Un lūk, mums palīgā nāk no Okinavas, no Japānas, speciāls korālis, skleratīnī viņš saucās, kas ir ļoti līdzīgs mūsu kaulu sistēmai. Un te ir aplītī parādīts, ka vienlaicīgi šis koralīts, viengramīga paciņa, iemetot ūdenī 1,5 litrā, taisa ūdeni, tīru, sārmainu, minerāliem bagātu, 70 mikro-makroelementu, strukturētu, kā mēs jau redzējām.
virsmas spraigums. Tas nozīmē, ka viņš ir mīksts, viņš tiek iekšā mūsu šūnā. Tātad tas reducēšanās, dzīvs vai miris, tas ir dzīvu taisūde. Tātad viss vienlaicīgi, ja? Tas ir brīnišķīga iespēja. Un tālūk, tātad hidratācija, tas ir pirmais solis, lai mēs ietu veselības virzienā. Tas ar ūdens un sāļu līdzsvaru, aizpilda minerālu nepietiek, aizsargā šūnas no brīvajiem radikāliem. Un tas viss ir apvienots skaistā pakā, 3 produkti, kas visi saistīti ar ūdeni. Un tas ir koralmaini, tas ir pentakāns un H-500. Tātad paka optimālai hidratācijai, lai mēs sāktu iet veselības virzienā. Un te ir redzami šie produkti. Tātad H-500. Tātad mēs redzējām, dzīvs ir mīnus. Un šis produkts dod -500. Tātad enerģiju šūnām, aizsardzību. Pentokāns, tas ir sirdī, kā vitamīns C un riboze. Tas ir šķīstoša tablete. Mēs iemetam 60 ml ūdens glāzē, tas izšķīst un mēs dzeram. Tas palīdz sirdī un arī 4 reizes ātrāk atjaunoties mūsu organisma šūnā. Un tad vēl ir lejā te vēl viens produkts. Šajā paciņā viņš nav, bet viņš man ļoti patīk. Tātad tas ir Ocean Min, ko es arī lietoju. Tas ir tādā paciņā, sausā veidā, no okeāna dzīlēm, no 650 metriem. Minerāli. Un tas dod arī mūsu šūnām enerģiju, un tas nozīmē arī mums. Cik tad daudz ir jādzer? Te ir redzams, ka mums uz 1 kilogramu ir jāizdzer 30 līdz 40 ml ūdens uz 1 kilogramu. Tātad piemērs 50 kg, pusotrs litrs līdz 2. Gribu vērst jūsu uzmanību, kad ja svārs ir vairāk kā 100 vai 100 kg, tātad dzeršanas režīms ir cits. To visu var redzēt manā Telegram grupā, ja tu tur vēl neesi, tad pievienojies un tur var redzēt, kā pareizi dzert, ja ir liels svars. Un tagad rezultāti. Te ir viena meitene ar ļoti sliktu ādas izskatu. Protams, es pieļauju, ka viņi ir varbūt dzērus arī vēl kaut ko citu no produktiem, bet pirmais noteikti ir ūdens un kā izmainās seja. Un te ir sieviete, kura ir dzērusi arī kalavādu, ja, un no 105 ir aizgājuši prom kilogrami, un viņai tagad otrā bildē ir 65. Un tagad es nolasīšu rezultātus, ko man ir atsūtījuši cilvēki, kas nevarēja šodien būt. Un viens no rezultātiem ir no Valdas. Daudzus gadus lietoju koroļu produktu. Kāpēc es vispār tiem noticēju? Jaunībā bija problēmas ar reproduktīvo sistēmu. Mēnešreizes bija neregulāras. Bet ja bija, tad tikai izsaucot ar hormoniem. Ārsti pateica, ka pašas par sevi tās nebūs nekad, jo diagnoze bija diezgan bēdīga. Biju izmēģinājis gan ķīmiju, gan daudzu firmu dabīgus līdzekļus, gan homeopātiju. Pat pie tantiņām tika braukts. Un te kādu vakaru mana draudzene un mans tagadējais sponsors iebrauca pie manis ciemos ar domu pastāstīt par jaunu produktu, kas ir tagad Latvijā. Pie sevis nodomāju, kārtējā kompānija. Viņa man uzdāvināja Alkamaini, toreiz tā viņš saucās, un pastāstīja, ka vienu paciņu ir jāliek uz 1,5 litru ūdens. It kā jau visu pastāstīja, kā nākās.
Bet tā, kā nākās, pastāstīja, bet es pusi nedzirdēju, jo principā es neticēju. Tad nākamajā dienā uz 1,5 litru es ieliku nevis vienu pirkstiņu, bet visu paku. Tas ir 10 pirkstiņus. Un tā es izdarīju 3 dienas, jo pietika jau tikai 3 dienām, bet bija domāts mēnesim. Pēc 3 dienām man bez ķīmijas tikai no ūdens sākās mēneša reizes. Es biju ļoti pārsteigta, pat nenoticēju, jo uz to momentu es jau 5 gadus lietoju hormonus, bet te brīnums. Kad pastāstīju ārstam, tad tā pateica, ka tā ir sakritība, tā nevar būt. Tā es noticēju produktam, kuru dzeru līdz šim, un hormonus nekad vairs neesmu lietojusi. Un esmu savu reproduktīvo sistēmu no gada sakārtojis pilnībā. Paldies Koroklu brīnišķīgajam ūdenim, kurš mūs dziedē katru dienu. Tikai mēs to vienkārši gadiem dzerot nejūtam. Tagad rezultāts no Aksanas. Man ir dažas labas ziņas par Coral Mine, Pentokanu un H-500. Pavisam svaigs rezultāts. Esmu Spānijā, ir +35, un es visu laiku kaut kur braucu ar automašīnu, pastaigājos pa pilsētu vai pludmali. Šeit veikalos pārdod dzeramo ūdeni ar dažādiem minerāliem. It kā labs. Lūk, ko es uzzināju. Pašlaik es dienā izdzeru vairāk kā 2 litrus ūdens, ņemot vērā laika apstākļus un manas aktivitātes līmeni. Veikalā pirkto ūdeni var izdzert tikai 2 litrus. Tas viegli uzsūcas un mans ķermenis jūtas padzirdīts. Šķietami labi. Tad, turpinot dzert visas dienas garumā, saprotu, ka šis ūdens vienkārši neuzlādē. Tu to dzer, bet tam nav nekādas jēgas. It kā tu to nemaz nebūtu dzēris. Mans ķermenis cieš no karstuma. Mana galva ir miglaina un es jūtos slikti. Tas ar mani notika, kad biju aizmirsusi Coral produktus dzīvoklī. Es nodomāju, ak, nekas traks. Man jau ir ūdens, es varu izturēt visu dienu. Bet nē, tas tā nenotika. Nu, protams, var iztikt, bet tavs ķermenis jau cieš, tik līdz tiku dzīvoklī. Pievienoju ūdenim Coral Mine. Es sajūtu milzīgu atšķirību un 10 minūšu laikā sāku justies daudz labāk. Tad es izdzēru vienu Pentakanu un vienu H-500 un apmēram 15 minūšu laikā pilnībā atgriezos normālā stāvoklī. Es biju enerģijas pilna, it kā karstā diena un nogurums no ceļojuma nekad nebūtu bijis. Mani draugi teica, ka tā ir sakritība, bet nē, jo Coral Mine, Pentakanu un H-500 ķermenis funkcionē pilnvērtīgi, un es jūtos uzlādēt. Tad no Aelitas. Solītie rezultāti. Pie koraļu ūdens ar laiku tā pierot, ka, ja gadījumā tas nav paņēmies līdzi, tad cits ūdens vairs negaršo un nevar atzerties. H-500 man ir ļoti mīļš produkts. Pat no vienas kapsulas momentā noskaidrojas galva, enerģijas pieplūdums un gribas kustēties un kaut ko darīt. Pat tad, kad viss padarīts, nav miera. Pirms dažiem gadiem tā stiprāk paslimoju. Dažas dienas pēc tam galva bija kā miglā. Bija skaidri jāpiedomā, lai pārietu ielu vai kaut ko veikalā nopirktu. Tiku pie H-500. Izdzēru uzreiz 3 kapsulas. Smadzenes noskaidrojas, spēki atgriezās, tālāk viss kā ierasts. Ziemā ļoti sasitu ceļgalu. Momentā izveidojas liels asins izplūdums. Bumbulis. Uzreiz uzliku H-500 kompresi ar elastīgu apsēju. Un pēc laika bumbulis pazuda un palika tikai zilums. Tad vēl pāris rezultāti no cilvēkiem, kā ūdens strādā viņu dzīvē, kā viņi ir iemācījušies dzert. Tad ir Ligita, kura pastāstīja, kad viņai
slikti izgāja vēders, un pēc nedēļas jau viss uzlabojās. Un arī es gribu pateikt, ka es agrāk slikti dzēru ūdeni vai nedzēru nemaz, un man bieži sāpēja galva un slikti izgāja vēders. Tātad tagad viss tas ir izbeidzies. Tā, tagad vēlos parādīt filmiņu. Cerams, ka viss izdosies. Atnāca jau brīdinājums. Вода. Она хранит в себе тайны природы и мироздания, покрывает 70% планеты, и на эти же 70% присутствует в нас. Вода сопровождает каждое мгновение нашей жизни. Дома, на работе, на прогулке или в дороге. Утоляя жажду, мы пьем воду, не задумываясь о том, насколько ее качество влияет на наше здоровье и самочувствие. Безусловно, важно, чтобы у нас ежедневно была возможность пить максимально полезную и безопасную воду. Где бы мы ни были, чем бы ни занимались. Именно для этого создан Coral Mine, самую качественную воду, оптимальную для нашего организма. Отправимся на самый Японии, остров Окинава, на родину Coral Mine и древнейших коралловых атоллов, окруженных кристально чистыми водами Южно-Китайского моря. Окинава – живописный коралловый остров с бирюзовыми лагунами, богатейшей подводной жизнью и первозданной природой. Это уникальное место хранит в себе секрет долголетия. Во всем мире Окинава известна числом своих долгожителей. В деревнях Окинавы проживает множество людей в возрасте от 80 до 115 лет. Большинство из них ведет активную жизнь. Здесь, в живописном месте у самого океана, и производят продукт для универсального улова Coral Mine на основе измельченного природного коралла. Скелет коралла по своему генному составу очень похож на человеческий и представляет собой богатый комплекс минеральных солей. В основном это соли кальция и магния. В его состав также входит калий, железо, фосфор, сера, кремний, хром, марганец, цинк и многие другие минералы. Польза кораллового реликтового песка накапливается столетиями. Завершая свой естественный цикл, коралл оседает на морском дне, образуя отложения, обогащенные всем спектром минералов, которыми богато море. Коралла Окинавы. Процесс добычи не причиняет вреда росту новых коралловых рифов, сохраняя экологический баланс. После тщательного отбора сырье отправляется на завод, где по специальной технике стерилизуется, просеивается и затем упаковывается в 1-граммовые бумажные саше. Помещение саше Coral Mine обогащает ее полезными минералами в биодоступной ионной форме, тем самым обеспечивая ее физиологическую полноценность. Употребление воды с Coral Mine благотворно влияет на общее состояние организма. Его уникальный синергичный минеральный комплекс регулирует водно-солевой баланс, способствуя нормализации жизненно важных функций и систем организма. Первые упоминания о пользе коралла для здоровья датируются IX веком нашей эры. Современные ученые начали изучать коралловый песок еще в 80-х годах, добавляя его в крекеры и анализируя степень усвоения кальция пожилыми людьми. Далее последовал ряд научных работ, которые определили современное понимание позитивного влияния коралла на организм человека. Исследования продолжаются и сегодня, и они раскрывают новые детали благотворного воздействия Coral Mine на воду. Последнее исследование было профессором Ерманом, главой Института Бион в Словении, где изучают методы улучшения свойств воды уже 28 лет. Результаты, которые показал продукт Coral Mine, удивили даже профессора, и он готовит к публикации научную статью на основе этих исследований. С продуктом Coral Mine у каждого в мире есть возможность пить воду оптимального качества, ведь человек — это то, что он пьет.
И улучшая воду, мы каждый день улучшаем себя. Sazinies ar mani, un tad mēs iziesim ar jautājumiem par visām 12 sistēmām un sapratīsim, kura sistēma mums klibo vai kurai vairāk vajadzīga palīdzība. Tā kā, ja tevi tas interesē, tad dod ziņu. Un vēl gribēju aicināt tevi braukt uz Budapeštu, uz Ungāriju. Ja tu tur neesi bijis, tad ir iespēja braukt uz pasākumu, kas būs septembra sākumā, 5. un 6. datumā. Nu, protams, jābrauc bišķiņ iepriekš, lai visu var paskatīt. Un, jā, tā kā, ja tev tas ir interesanti, tad mēs varam braukt kopā un izbaudīt braucienu. Ja tev ir kādi varbūt jautājumi, varu uzrakstīt, bet ja viss bija skaidrs, tad es teikšu liels paldies, ka jūs bijāt visi. Un jā, tad tiksimies nākošajos zūmos.